Beidzot vasara iesilus, laiks mazo kasti no iekštelpām pārcelt uz darbnīcu. Lielākā kastē salikšu. Bet vispirms par vienu mītu, ko es gribēju nokomentēt par to, ka kastēs apakšā vajag caurumus, lai drenēto šķidrums. Nē, tas pilnīgi smuļķības pa lielam, jo pats no sevis tur nekāds šķidrums nerodās, sliekas ūdeni nerad. Vienīgais ūdens, kas tajā kastē rodās, ir atšķirīgi no pārtikas, ko jūs viņiem dosiet. Jā, ja jūs tur dosiet reāli tomātus, sviedīsiet iekšā tādus pļurīgos, tad jā, te varētu būt problēma, ka krājās mitrums, bet, ja pa lielam jūs izmantojat tur kūdriņu un tur pamazām liekat kompostiņu, kaut kāds karpeļu mizes, un tas šis šķidrums baigi daudz neveidojās, tad arī nekāds caurums apakšā nevajag. Jo, reāli, ja būs kaut kāda cauruma apakšā, tas sliekas vienkārši ņems pa turienu, gribēs izmukt ārā. Tā kā tas tāds mīts, ko es gribu atspēkot. Bet, ķersimies klāt pie lietas, pārcelsim širo kastu uz lielo kasti. Vispirms atdalīšu jau esošās sliekas, lēnām noņemot virskārtu, šoreiz jau redzu stipri vairāk un lielāku izmēru kokons, bet gaidu tomēr to brīdi, kad izšķilsies un būs redzams reāls progress, jo pagaidām man ir tikai 15 vaislas sliekas, ar ko es sāku. Tagad visu humusu pārlieku uz lielo kasti, pievienoju vecu dārzeņu mizu masu un tīrus kūtsmēslus. Ar šo apjomu man sliekas ilgi vēl nebūs jāpiebaro. Visu kārtīgi salēju ar ūdeni, bet tā, lai neveidojas peļķes. Laiks likt iekšā lielās sliekas, lai vairojas. Un nākamo sēriju taisīšu, kad būs jau vairāk mazo slieku un pastāstīšu jums vairāk teoriju, zināšanas, lai jums top kaut kas skaidrāks.